23. maijā Augšdaugavas novadu apmeklēja Ukrainas Ļvivas apgabala Ļvivas rajona Pitbirisci ciema padomes delegācija ar mērķi tuvāk iepazīt novadu un parakstīt turpmākās sadarbības līgumu. Viesu ierašanās brīdī Daugavpilī un visā valstī skanēja trauksmes sirēnas, kas bija iepriekš plānota valsts agrīnās brīdināšanas sistēmas pārbaude. Taču Ukrainā sirēnu skaņas jau kļuvušas par ikdienu, jo jau 4. gadu tur notiek pilna mēroga karš. Augšdaugavas novada pašvaldībai līdz šim nebija sadarbības ar Ukrainas pašvaldībām, taču pērn ukraiņu kolēģi no Pitbirisciem, izvērtējot Augšdaugavas novada pieredzi un darbības vairākās aktuālās jomās, piedāvāja apsvērt iespēju sadarboties. Abu pašvaldību vadība un speciālisti šogad februārī tikās tiešsaistē, lai apspriestu iespējamās sadarbības jomas un veidus. Pitbiriscu pašvaldība izteica vēlmi pārņemt veiksmīgās iniciatīvas energoefektivitātes veicināšanā, mācīties projektu rakstīšanu un pārņemt pieredzi izglītības jomas problēmu risināšanā. Savukārt Augšdaugavas novada pašvaldība varētu gūt vērtīgu pieredzi civilās aizsardzības jomā un veiksmīgas krīzes komunikācijas veidošanā. Tika nolemts sagatavot divpusēju sadarbības līgumu, kas kalpotu par pamatu veiksmīgai pieredzes apmaiņai un iespējamai kopīgu projektu realizēšanai nākotnē. Pie šīs sadarbības mēs ilgi gājām un dažādi varianti bija. Mēs vienkārši gribam sevi parādīt un otrkārt gribam solidaritēties ar Ukrainu. Ja vajadzēs kāda palīdzība nākotnē tai pašvaldībai, jo viņu cilvēki arī karo frontē un viss pārējais un negribam stāvēt malā, kā pašvaldība būt ar kādu no Ukrainas kolēģiem pašvaldībā. Šodien, ko mēs viņiem parādām, viņiem arī interesanti. Daudz, kas apmēram tas pats, tikai dažādās niansēs, un viņiem ir ļoti interesanti, laiks mums skrien, un mēs ar visu sirdi un veseli viņam parādām un runājam tas, kas mēs ar ko esam bagāti, ar skolām, ar cilvēkiem vispārējo. Augšdaugavas novadā viesojās Pitbirisci ciema padomes priekšsēdētājs Vasiļs Kovaļs, viņa vietnieks Romans Kušneruks, Finanšu departamenta vadītāja Svitlana Stoļarčuka un Sociāla-ekonomiskās attīstības un investīciju plānošanas departamenta vadītāja Marjana Ivākieva. Viesi apmeklēja Augšdaugavas novada pašvaldības centrālo pārvaldi, iepazina pašvaldības un tās atsevišķu nodeļu un struktūru darbu. Mēs atbraucām pie jums ciemos ar mērķi parakstīt sadarbības līgumu, lai jūsu un mūsu pašvaldībām būtu iespēja rakstīt kopīgus projektus, apmainīties ar pieredzi. Ir ļoti patīkami, ka jūsu pašvaldība piekrita parakstīt turpmākās sadarbības līgumu. Mūs interesē visas jomas, jo pie mums pašvaldība izveidota 2017. gadā, un priekšā vēl ir daudz darba dažādās jomās – ekoloģija, infrastruktūras objekti, labiekārtošana, tehnika. Mēs esam gatavi strādāt visos virzienos, arī tajos, kas interesēs jūsu pašvaldību. Ukrainas delegācija apmeklēja Sventes vidusskolu, kur iegriezās dažādās mācību klasēs, tikās ar pedagogiem, smēlās pieredzi dažādu tehnoloģiju izmantošanā stundās. Īpašu interesi izraisīja 3D printera izmantošanas stundās un tajās tapušie telpiskie objekti, daži no kuriem devās līdzi viesiem uz Ukrainu. Mums ļoti iepatikās jūsu skola, iepatikās 3D printeri, datorklase. Patīk tas, ka dodat datorus bērniem uz mājām, lai viņi var gatavot mājas darbus. Protams, mums ļoti iepatikās jūsu daba. Iepazinām pašvaldības darbu nodokļu administrēšanā. Mani kolēģi smēlās pieredzi nodaļā, kas administrē īpašumus, veido kartes. Domāju, ka dienas laikā mēs iepazīsim vēl daudzas lietas, kuras varēsim pārņemt. Ukraiņu delegācija iegriezās Sventes doktorātā, apmeklēja Skrudalienes daudzfunkcionālo centru, kur iepazina mobilās brigādes darbu, kā arī apmeklēja krīzes centru Paspārne Demenes pagastā. Vizītes laikā tika parakstīts sadarbības līgums starp Pitbirisci ciema padomi un Augšdaugavas novada pašvaldību, kura mērķis ir attīstīt starptautisko teritoriālo sadarbību dažādās jomās, kā lauksaimniecībā, izglītībā un veselības aprūpē, enerģētikā, atkritumu apsaimniekošanā, investīciju un uzņēmējdarbības attīstībā, vides aizsardzībā, kultūras, mākslas, turisma un sporta jomā, sociālajā aizsardzībā, tostarp humānās palīdzības sniegšanā, kā arī ārkārtas situāciju pārvarēšanā un to novēršanā.
Sadarbība paredz īstenot kopīgas iniciatīvas, pasākumus, projektus, programmas un stratēģijas atsevišķās jomās. Sadarbības līgums noslēgts sarežģītā laikā, kad Ukrainā plosās karš, taču tāpēc dzīve tur neapstājas. Ukraiņi noskaņoti uzvarēt karā un turpināt attīstīt savu valsti, taču viņiem ir ļoti svarīgs citu valstu atbalsts. Karš atņem dzīvību ļoti daudziem Ukrainas cilvēkiem, bērniem, mūsu vīriešiem. Kādu mēs redzam iznākumu? Mēs noteikti nepadosimies Krievijai. Mēs maksājam dārgu cenu, lai nosargātu savu teritoriju, savu zemi. Mēs ļoti ceram, ka Eiropas Savienība mūs atbalstīs un mēs izturēsim šo nolādēto agresoru, kurš grib iznīcināt Ukraiņus kā tautu. Mums ļoti bieži jautā, kā pašvaldības var palīdzēt Ukrainai un kā iesaistās katra konkrēta amatpersona Ukrainas atbalstam. Un, protams, ka vislielākais un vispareizākais atbalsts šobrīd Ukrainai ir sadarbības līguma noslēgšana, atrast sev līdzīgus partnerus pēc pašvaldības lieluma, pēc pašvaldības iedzīvotāju skaita. Un, jā, arī šodien mēs redzam, ka Augšdaugavas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Pitbirisci pašvaldību, kas atrodas Ļvovas pilsētas tuvumā, tieši tāpat kā mēs esam apkārt Daugavpils pilsētai. Vislabākais atbalsts Ukraiņiem ir tiešām palīdzēt administratīvi, ir ar iespēju sadarboties un kopā veidot projektus, lai nākotnē Eiropas Savienības struktūra fondus vai arī pašvaldību fondus salikt kopā un realizēt investīciju projektus. Un tāpēc tiešām mūsu pašvaldībai, Augšdaugavas novada pašvaldībai šobrīd ir jauna lapuse, kura dos iespēju arī savas zināšanas un vērtības arī palīdzēt un nodot Ukraiņu tautai.